Labdien, brāļi un māsas! Savu runu šodien vēlētos teikt ar Lūkas evaņģēlijas vārdiem 11. nodaļas 9. punkta vārdiem. Lūdzat, un jums taps dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Tie būs mani klauvējieni pēc labas pārvaldības principiem mūsu valstī. Gribētu uzsvērt un izteikt tādu pateicību abrīnu mūsu ministra prezidentam Mārim Kučinskim, kurš, manuprāt, ir pirmais, kurš savā darbībā, runājot ar ministriem, uzsver rīcības plānu, un ministriem jāatskaitās par šiem rīcības plāniem. Un mans uzskats ir, ka ministra prezidenta liktenim jābūt atkarīgam no padarītā, no ilgtermiņa rīcības plāna realizācijas, nevis no politiskām manipulācijām, cik ministra prezidents piekāpsies vienai vai otrai politiskam spiedienam. Tā mēs patiešām sekmēsim ilgtermiņa progresa izaugsmu, prognozējam izaugsmu valstī. Budžeta pamatam jābūt rīcības plānam, ilgtermiņa rīcības plānam, nevis politiskām manipulācijām, kā uz doto brīdi tas ir. Rīcības plānam, kā sasniegt kopīgus mērķus, sapni, vīziju par Latvijas nākotni. Rīcības plānam, kura pamata ir skaidrs valsts funkcijas. Tā kā uz doto brīdi, manuprāt, daudz kas aiziet nezin kam. Vēl es gribētu uzsvērt veselības ministra budžetu, kurš, manuprāt, ir pirmais, kurš sāk tuvoties satversmē rakstītam. Kā valsts aizsargā veselību un garantē medicīniskās palīdzības minimumu. Šis ir pirmais veselības ministrijas budžets, kurš sekmē veselīgu dzīvesveidu, kurš savā veidā liek soļus, lai pateiktu, nē, mūsu valsts veselības budžets nav farmācijas un medicīniskās iekārtu biznesa atbalsta budžets. Tāpēc es gribētu uzsvērt aizsardzības ministra budžetu, kurš nopietnāk un būtiskāk parāda, cik svarīgi mums ir zemesardze. Neviens cits mūsu Latviju neaizsargās. Un ieroču ražotāju biznesu nevajadzētu atbalstīt. Ieroču ražotāji ir tie, kas vēlas, lai būtu šis karš, nevis valsts politika. Ieroču ražotāji dažādā ziņā ir vainīgi pie tā, ka mūsu tautsejniecība stagnē. Un nobeigumā nospraudīsim kopīgus mērķus, sapņus, vīzijas par Latvijas nākotni un kopīgi iesim uz to. Mēs ticam, mums izdosies. Būsim saimnieki savā zemē. Aicinu atbalstīt ministra prezidenta piedāvāto budžetu. Vislabāk!